kā izveidot spēcīgus zīmolus. Mani sauc Miķels Baštiks, un šis ir Asketika podcasts. Šajā reizē mēs tiekamies ar uzņēmumu Supliful līdzdibinātāju un vadītāju Mārtiņu Lasmanu un runājam par to, kā viņiem ir izdevies 2 gadu laikā pacelt apgrozījumu no 200,000 līdz 8 miljoniem. Un par to, kādēļ kā vadītājam ir svarīgi būt klātesošiem sociālos mēdījos un viņu mērķi izveidot pasaules mēroga organizāciju. Man liekas, forši bija, ka mēs sākām runāt par to, ka tev katru nedēļu ir, tev ir laivi, ko tu laidi. Es viņus pamanu LinkedInā, bet tu teici arī ir Instagramā, YouTube'ā. Tu katru nedēļu paņem telefonu un ej publikas priekšā, Q&A, pastāst, kāpēc tu dari. Galvenais uzdevums vispār, kad tu kaut ko dari, mums jākalpo saviem klientiem reāli. Tāpēc mēs eksistējam, lai viņi kļūtu veiksmīgi. Un, manuprāt, man kā vadītājiem ir visu laiku jāieklausās, ko viņi saka. Un tas ir tāds ļoti labs formāts, kā to darīt. Un tas ir, tu tiešā veidā saņem no viņiem reāli feedbacku. Gan uz tiem jautājumiem atbildot, gan arī, man liekas, viņiem tu ar laiku rodi tādu, tas ir pa īstam, tas nav bullshits, ka tur, mums ļoti rūp, kā jums tur izdosies saviem biznesiem, vai jums sanāks izveidot. Bet, reāli mums kompānijā tas rūp, jo tas ir pats svarīgākais. Dienas beigās, kas ir svarīgi? Svarīgi ir visu laiku mēģināt piegādāt vērtību savam tam izvēlētajam klientam. Un otrs panāk, lai tie cilvēki, kas piegādā to vērtību, lai viņiem fantastiski vidi, kur viņi to dara, kur viņiem platforma, kā viņi var panākt to, ka viņi visu laiku palīdz. Bet jūsu klienti, mēs parunāsim par to, kas ir vispār Supliful, bet tavi klienti ir, kas ir šobrīd, kā tu nodefinētu? Šobrīd gal galā tie ir vairāk tādi uzņēmēji, un zem tā visa faktori arī iekļaujās influenceri, tur ir arī biznesi, piemēram, mēs strādājam ar tādu uzņēmumu kā bodybuilding.com, vai arī ir tāds labi zināms matraču ražotājs Sleep, viedie matrači viņiem ir ASV. Šobrīd viņiem notiek pārunas, ka mēs viņiem varētu izstrādāt produktu līnijas. Tie nebūtu matrači, tie ir visādi suplementi. Jā, konkrēti šajā gadījumā. Ar gulēšanu saistīti. Jā, ar gulēšanu viņiem suplementi. Okay. Bet mums jau platformā ir kafija, mums ir kosmētikas produkti. Jo man bija priekšstats, ka jums pārsvarā klienti ir individuāli, tādi individuāli uzņēmēji influenceri, kas tur savu auditoriju tirgo, bet tu saki, ka ir arī liela uzņēmuma, kas vienkārši papildina savu portfolio ar kaut kādiem blakus produktiem. Jā, pilnīgi precīzi. Matraci, bet tad visādas, ja tur miega pulverīši. Okay. Jo mums arī, protams, tas fokus, teiksim tā, nopozicionēšanās šobrīd mainās. Tas nav atspoguļots jau mūsu weblapā, landing lapā pašā, bet mēs pie tā strādājam. Uz ko mainās un no kā? Tātad, ja tagad lapā tiešām viss ir par sekotājiem, par influenceri, kā tu vari monetizēt savu auditoriju, tas vairāk tā kā virzīsies uz tādu, ka mēs apkalpojam vispār e-komercijas biznesu. Tas neizslēdz, ka tie ir arī influenceri, bet tomēr mēs ejam bišķi tādā tā kā biznesa virzienā uz to messaging un pozicionēšanos. Kā tev vispār ir domas par pozicionējumu? Cik tas ir svarīgs? Un kā jūs uz to skatāties? Kas ir tāds, kā nopozicionēt savu uzņēmumu pret saviem klientiem attiecībā uz konkurentiem? Tu pieminēji to pirmkārt uz konkurentiem. Īstenībā es vispār nesakoju konkurentiem. Ja? Tas atgriežas pie tā. Mēs reāli koncentrējamies, kas ir tie mūsu klienti. Mēs visu laiku viņu mēģinām identificēt, kaut kādu, kas nāk, mēs viņiem runājam, mēs arvien labāk katru dienu iemācāmies kaut ko jaunu, saprotam, kā to pozicionēšanos izpildīt. Un attiecīgi arī šeit tā pozicionēšanās jau savācot kaut kādu konkrētu apjomu ar tiem tirgotājiem. Mēs sapratām, ka īstenībā jau tie lielākie tirgotāji, mums tomēr ir tādi e-komercijas uzņēmēji un varbūt mazāk bija šī tie influenceri. Līdz ar to sapratām, ka mums ir jāmaina gan tas marketing message, gan weblaps messaging, gan arī jāievieš pārdošanas komanda. Tādā veidā tas palielam organiski notiek, es teiktu. Bet ja mēs tagad sāktu it kā podcastu tagad, es teiktu, vai tu vari īsi vienā, divos teikumos pastāstīt, kas ir Supliful, kā tu to izdarīt? Jā. Supliful ir digitāla platforma, kas dod iespēju principā jebkuram uzsākt, izstrādāt, izveidot un izaudzēt vai nu kosmētikas, uzturbagātinātāju,
vai pakotās pārtikas produktus ar pāris klikšķiem. Tu vari no nulles izveidot, izmantojot konkrētas jau sastāvdaļas, pielāgojot savu produktu. Un līdz ar to tev nav jādomā par krājumiem, tev nav jādomā par sākotnējām izmaksām pētniecībā un attīstībā produktiem. Bet jūs neveidojat internetu veikals, jūs saslēdzaties, ja tev jau ir, vai tu izveido jaunu kaut kur Shopifyā, vai tev jau ir internetu veikals, un tad pieslēdz jūs? Jā. Un tad jūs vienkārši turat rokas pulsu par noliktām to visu. Jā. Mēs turam rokas pulsu par sastāvu. Vispār eventuāli mēs redzēsim, kādas sastāvdaļas tiem produktiem ir, kur pieejams tirgu. Tad mēs esam saslēgušies gan ar savu ražotni, gan ar vēl 5 citām ražotnēm ASV, kuras ražo tos produktus. Un tad mēs dodam piekļuvu šiem produktiem mūsu klientiem. Visi tie produkti var tirgot viņus gan Eiropā, gan Amerikā. Tur kaut kā atšķirās, ko drīkst, ko nedrīkst katrā valstī. Jā, tas ir labs jautājums. Tur reāli viss atšķirās katrā valstī. Pa lielam mēs sākām īstenībā Supliful Eiropā. No Rīgas mēs te sūtījām pa Eiropu un tā. Es atceros, pašos sākumos bija tikai latvieši kaut kāda ražotāja vietēji. Bišu maizes vai kaut kas. Jā, bet īstenībā tā bišu maize joprojām ir tam vienam mūsu klientam. Viņš viņu labi rulē un mēs tam ražotājiem Latvijas esam riktīgi kaut kur 5-6 reizes paaugstinājuši apgrozījumu. Tā ir tāda veiksmīga sadarbība, par ko man arī ļoti liels prieks, ka mēs esam spējuši arī Latvijas uzņēmējiem reāli dot vērtību. Un arī tas galā ražotājs ir laimīgs, mēs esam laimīgi un mūsu klients ir laimīgs. Gala pircējs. Tas ir tāds perfekts use case, kur viss win-win. Bet par to regulāciju, jā, viņi atšķirās. Un pat Eiropas Savienībā atšķirās starp valstīm. Līdz ar to mēs agrīni jau sapratām, ka fokus uz ASV un šobrīd tās fokus arī paliek. Mums ir starptautiskais shipments, bet to es tur ierosinu visiem tikai tādā gadījumā, ja viņi grib kaut kādas samples pasūtīt. Tur, piemēram, tu gribētu sākt Amerikā brendu, tu varētu pasūtīt samples uz Latviju, tur uzņemt bildes, vēl kaut ko, bet būvēt to galu klientu, meklēt ASV. Un tas ir tas, ko es arī visiem saku šobrīd darīt. Pagaidām mums nav īsti kapacitāte apkalpot citus. Principā nemaz nevar cilvēks no Francijas nevar nopirkt? Var nopirkt, bet viņam arī piegādāsim, bet tur bieži dārgi, problēmas ar muitām. Tajos, piemēram, Q&A un visur es cilvēkiem saku, ka es pats nedrīkstu to, es jums to neiesaku darīt. Mums tas international shippings vairāk ir domāts tādiem sampliem un tādām lietām, ka serviss perfekti strādā tikai ASV tirgu. Okay. Bet vēl atgriežoties mazliet par to personīgo zīmolu, jo mūsu podkastam tas 3 tēmas. Ir izveidot biznesu, uzbūvēt spēcīgu brendu un skaties, kā tādā visā nāk iekšā dizains un dizains, brandings, biznesa, tādas 3 lietas kopā. Un arī, protams, zem brandinga ir dažādas lietas. Viens ir uzņēmuma zīmols, viens ir personīgais zīmols, un tu esi ļoti regulāri uz tajā ēterā, kas ir LinkedIn, man visvairāk, laikam lēsā ar LinkedIn, bet teicu, tas arī Instagramā un YouTube'ā viss kaut kur. Tā ir tāda apzināta izvēle, ko tu esi darījis. Tu vari just, ka tas nav nejauši, tas nav impulsīvi, tu to dari ar tādu ritmu. Ne jau tādēļ, ka tev par daudz laiks, vai tādēļ, ka tev ir baigi gribās būt influencerim. Kas ir tas, kādēļ tu to dari? Tāpēc, kad pirmkārt jau pirms Supliful es vispār biju, vispār es negribēju, lai es vispār nelietoju nekādas sociālās mēdīs. LinkedIn man bija, bet es neko tur tādu īpaši varbūt kaut kādiem messageiem. Bet, ejot laikam uz priekšu, es sapratu, ka, šito es daru, es to gribu darīt. Un man jāpārkāp arī sev pāri un vienkārši jādod virsū. Un it sevišķi ASV, tur ļoti liela nozīme tam ir. Tam savam personiskiem zīmolam vispār, ko tu sociālos mēdījos liec iekšā, un uzreiz cilvēkiem rodas jau kaut kāds priekšstats par tevi. Un, es sapratu, tas tā apzinātāk jācenšas darīt. Es neteiktu, ka es esmu baigi tur apmierināts to procesu, un es pats to pa lielam visu daru. Tur ir kaut kādi gēpi. Es cenšos, piemēram, tagad, es cenšos visu laiku vienu postu, piemēram, LinkedInā likt. Nedēļā reizi, vienā konkrētā laikā. Kur tev ir tādēļ, ka tas ir tev vērtāks, ja tu skaties, ka tas no LinkedIn puses ir konkrētā laikā? Es pat neesmu izkodis ne tos algoritmus, neko. Es vienkārši sevi iekšēji, lai ir vienkārši, lai es tur regulāri eju vienu reizi, vismaz to izdaru. Tad viens tēmas, kas, protams, ir populārākās, ka es lieku to
to monthly update, tā kā mums iet reāli, ko es arī investoriem sūtu. Un tad tur vēl pēc tam visādas tēmas tur pa ģimeni, pa tur nezinu, kā man tur veicās ASV, piemēram, investoru piesaisti vai vispār kādiem challenge'iem mēs satiekamies. Bet kas tev ir? Tu vari atsaukt atmiņā to pamudinājumu vai to spērienu, kurš teica, ka tagad es iešu ārā, darīšu? Tas bija, kad es ASV sāku, piemēram, es tur biju aizbraucis uz Losandželosu, tur 2 nedēļas, tur burzīties, tur vienā pasākumā, tur bija aptuveni tā, ja tev tur 0 sekotāji Twitterī tur vai X-ā, kas tu tāds esi, jā? Okay. Vispār priekš kā man tev runāt, jā, bet īstenībā ļoti liels labums no tā ir. Es nezinu, vai tieši no X, bet LinkedInā konkrēti ir. Jau tev jau nāk pie tevis, viņiem jau ir priekšstats, viņi jau saprot, viņi jau redz, ka te ir godīgi, godprātīgi cilvēki darbojās, grib kaut ko panākt, un uzreiz ir tā sadarbība jau tādā, man liekas, nākamajā līmenī, un tas īstenībā ļoti liela vērtība. Mums vairāk klienti ir atnākuši no tā, kad es vienkārši postoju LinkedInā, un es tam noteikti redzu vērtību. Tad ar laiku tev būs jau tāds liels personīgais zīmols, tev arī būs savu suplementu līniju. Jā, tā ir rekomendēta. Tas būtu eventuāli veiksmīgi. Tas vienkārši burtiski pierādīt to, ka ir iespēja katram to izdarīt. Jā. Okay. Tas būtu ļoti jaudīgi. Jā. Okay. Tas būtu tas ir nedaudz par personīgo zīmolu. Tev ir kaut kāds preferences, kur tu redzēsi LinkedIn, vai kur tu ieteiktu, ja ir kāds cits uzņēmējs tagad skatās, tu dari labu darbu, kāds būtu tavs viņa, 3 tips, ko darīt, kur netērēt laiku, kas strādāja tur, tikai sāca tieši tāds pats introverts latvietis. Jā. Pirmais jau skatīties, kur gal galā ir tā tava auditorija. Vai viņi tev ir vairāk kā tajā X-ā, vai viņi ir Instagramā, vai viņi ir tajā LinkedInā. Jā. Tad, ja tu saproti, kur tā auditorija vairāk apgrozās, tad otrs ir domāt to saturu, kas ir īstenībā ļoti izaicinoši. Un es ļoti labi saprotu visus šos satura veidotājus un influencerus, ka īstenībā tas ir diezgan grūts darbs to darīt, visu laiku izdomāt kaut ko jaunu, kaut ko, kas kādam dod vērtību. Jā. Tad par to domāt un riktīgi salikt, vai izmantot kaut kādus tools, vai pašam disciplinēti likt iekšā to saturu. Ir, protams, visi tie tipi, kā tur nenormāli ātri tur uzskēlot, kā tur dabūt to atpazīstamību, bet es pamēģināju arī visus, tur kaut kādas tās taktikas man īsti nav izdevies. Man liekas, ka jāturās, teiksim, pie konsistencijas jābūt, lai konsistenti tas jādara un reāli jādod vērtība kā katrā tajā postā. Un tad es domāju, tas ar laiku akumulēsies, jo nekas jau nenāk viegli. Visur ir jāiegulda laiks disciplinēt. Kaut kā tā būtu tie 3 padomi, es teiktu. Man liekas arī tas, ko es no malas vēroju, ka tev ir daudz maz tādas skaidras rubrikas. Tev nav tā, ka katrā postā kaut ko mēģina jaunu inovēt, tev ir iknedēļas Q&A, tad ir mēneša atskaits, tad ir kaut kas par personīgo treniņiem, bērniem, vēl kaut kas. Un tad ir tāds, ar katrs ir savu intervālu, bet nav katru reizi jādomā, ko es tagad par kuru lietu vispār stāstīšu. Bet tev ir tāda rubrikas, par kurām tu vienkārši ej uz priekšu. Ļoti labi pamanīji. Tas ir apzināti. Jā, man liekas, tas arī palīdz. Jā. Tev ir jānokoncentrējās uz kaut kādu. Es tagad būšu tajās aptuveni tēmās, un par to es tikai runāšu. Parunājot nedaudz par to otru pusi, kad, lai arī jums ir uzņēmumi lieli, kur jau ir jūsu klienti, bet ir arī daudz, kas ir vienkārši individuāli cilvēki, kam ir kaut kāda auditorija, un viņš tirgo savai auditorijai. Vai tev ir saskroties ar tiem cilvēkiem, kam ir auditorijas, kas tirgo produktus, jūsu produktu savai auditorijai? Kas ir tās lietas, ko no tās puses var mācīties par to zīmolu veidošanu, kad grib savu personīgo zīmolu izveidot, pēc tam kaut kādus produktus pārdot, savu auditoriju pelnīt? Tas ir izdarāms, nav izdarāms. Kas ir tie priekšnoteikumi, lai vispār, kurā brīdī, vai tev jābūt 100,000 auditorijai, vai ko tu esi redzējis, kas ir mazākā auditorija? Ja man ir 1000 sekotāji, tad man ir vērts reģistrēties Superfullā, vai tikai tas ir liela biznesa? Jebkurš to var īstenībā darīt, jo tā jau tā burvība, ka tev nav īsti. Tev ir principā jāiegulda tikai savs laiks, kas ir
protams, tavs lielākais resurss, vai ne? Bet bieži vien arī tādi cilvēki, kuriem ir 1000 super lojāli sekotāji, viņi būs gatavi nopirkt, nezinu, no tevis par $100 kaut kādu produktu uzreiz. Tev ir 100,000 sekotāji, bet viņi īstenībā nav tik lojāli, un tev varbūt tikai no tiem 100,000 nopērk 10, bet tāpat laikā tev no tiem 1000 nopērk, piemēram, 20. Jā. Tas nevienmēr ir rādītājs. Bet skaidrs, kas strādā, ir tas, ka tev ir kaut kāda izvēlēta lojāla niša, vai vismaz tu sāc tajā nišā. Nezinu, piemēram, produktīvi uzņēmēji. Ja? Un tu tieši ej pēc tādas super šauras nišas, un tu esi savācis 10-20 tūkstoši sekotāju. Un konkrēti ar mūsu to modeli tu vari burtiski iztestēt, vai ne? Jo tev jau nevajag nekādas resursus ieguldīt. Vai tas produkts vai tā ideja vispār rezonēs ar tiem, kur tev seko. Tu skaties, rezonē. Tu sāc pamazām izveidot to etiķeti, tikai sāc jau tirgot tos produktus, un pēc tam mēs jau palīdzam izstrādāt viņiem, kur pat viņu tikai unikāls iepakojums, viņu unikāls sastāvdaļas tam produktam. Un tādā veidā. Tu vienā no intervijām, man liekas, šī gada sākumā teici, ka lielākā daļa cilvēku, kas pierģistrējās, viņi 6 mēnešus padzena un tad apnīk un nav tā izturība vai vēlme iet ilgtermiņā. Kas ir tā tava tēze, kādēļ tā ir? Tāpēc, ka uzņēmēja darbība ļoti grūti ir. Tas prasa bieži neatlaidīgi darboties, neatlaidīgi testēt. Jā. Piemēram, ja Grafolomaps mums bija iepriekšējais bizness, reāli mēs tur pēc 3,5 gadiem sapratām, šis ir tas engines, kas strādā. Un tā mēs tikai sākām audzēt tos visus. Bija cilvēki, kas nolec vairs nenoticēja vai ne kaut kādā brīdī. Jā, bet mēs turpinājām, tie galvenie dibinātāji mēs turpinājām. Bet, tur arī, piemēram, tas ir tāds reāls stāsts, kur mēs izveidojām vairāk kā $1 miljonu apgrozījumu. Principā mēs bijām 4 cilvēki. Un tas nebija pilnlaika darbs. Jā. Man kolēģiem tas bija, bet to mums ļāva izdarīt visu tā on-demand, print-on-demand industrija, visu tā infrastruktūra. Tas arī mūs iedvesmoja pa lielam dot iespēju tālāk citiem izdarīt to pašu, kļūt arī par uzņēmējiem, kļūt par CEO saviem biznesiem un piepildīt principā savus sapņus, īstenot savus idejas tālāk. Jā, tas forši, ka tu par to nedaudz pieskāries par Grafolomapu. Varbūt tie, kas nav klausījušies, mums bija viena saruna ar Rihardu, kas grib noklausīties, var patīties atpakaļ pirms pāris gadiem, kurš tavs partneris tieši par Grafolomapu. Bet tas bija pirms jūs vēl viņu pārdevāt, man liekas. Vai tikko bija? Tikko, man liekas, bija, jā, pārdots. Un kas man liekas interesants, nozīmē, ka tas nav tāds, kur jums paveicās. Protams, laime ir lielā mērā arī ir faktors, bet jūs esat jau 2 uzņēmums izveidojuši veiksmīgs, un Rihards varēs stāstīt vēl par pērļu tirgošanu un vēl kaut ko. jā, bet nozīmē, ka ir kaut kāda sistēma principi, kurus jūs darat, kas strādā, un es domāju, to būtu forši atpakot, bet es gribēju par Grafolomapu, ka jūs uztaisījāt foršu biznesu, pārdevāt viņu, bet var atgriezties apkārt, kas bija tā pirmā diena, reiz, kur viņš ir pārdevis, jūs esat pārdevuši uzņēmumu, jums ienāk kaut kāda nauda kontā, kā tu jūties tajā pirmajā dienā? Viena diena tā bija, un tas bija tāds, es aizgāju mājās, man bija ģimene, un es teicu, ir, jo tas ir tāds pilnīgi tāds... Milestones sasniegts. Jā, tas ir reāli, tā kā checkmarks, viss, tu esi pabeidzis, tev ir kur noparkot naudu. Es saku, mēs tur miljonāri nekļuvām, jā, bet mums tas deva kaut kādu zināmu finansiālu brīvību un iespēju atspērties, darīt foršas lietas tālāk. Un tas ir līdz šim mans lielākais, es teiktu, sasniegums, jo tajā brīdī, ja mēs skatāmies uz visu to Latvijas startup scēnu, kur tur darbojās, tur uz rokas pirkstiem varēja saskaitīt, kur cilvēki gal galā no nulles ir uztaisījuši, reāli atraduši pašu pircēju un pārdevuši to biznesu. Jā. Viens jau ir pēc tam, viņi visu laiku turpināt darbināt, bet tiešām tas pats pārdošanas process ir arī vesels. Tad iet iekšā, teicu, jūs paši atradāt pircēju, tāds 3 soļos pastāstīt vispār. Izdomāju, ka tagad mēs gribam pārdot, kas tālāk? Vispār jau tas sākās to, ka mēs 2015. gadā, man liekas, jāatrok prezentācija, kur mēs gribējām investors piesaistīt. Protams, neviens nedeva mums naudu, visi domāja, ka mēs esam tur
bišķi nesam veseli, bet prezentācijā bija ielikts vienkārši, ka mēs 20. gadā gribam to pārdot. Un tas bija visa pamats, jā, mums nekad nav bijis drivers nauda, tā kā 0 reizes. Šajā reizē tas bija, ok, vai mēs sev varam pierādīt, ka mēs varam aizvest. Mums nekā nav, mums ir tieši 0, un mēs panākam, ka tur ir vieninieks galā. Nu, tas prasīja mums 5 gadus, bet mēs to izdarījām. Un mēs apzināti to gājām, ka bija tie labie rādītāji, un tur nekāda raķešu zinātnes. Es izvilku līstes, skatījos partnerus, visus sūtīju mūsu piedāvājumu, ka mēs rekur pārdodam, gāju uz zvaniem, runāju. Meklē internetā potenciālos pircējus, kas ir uzņēmumi, kas kaut ko līdzīgu dara. Jā, un vienkārši rakstīja sūti, cik tu cilvēkiem aizsūtīja. Es neatceros. Tur bija gārs tās līdz 200, 300 mēs tur sūtījām. Tas nav tā, ka 10 e-pastus uzrakstu. Nē, daudz. Un tas neprasīja arī 2 dienas, vai ne? Nē. Tas sākās process 2019. gada beigas. Tā kā jau bija interese no tiem vieniem, un tas viss beigās paņēma 6 mēnešus, kamēr mēs notirgojām līdz vasarā, jūnijas, jūlijas 2020. gads. Un pēc tam tev jau bija nākamajā dienā skaidrs, kad jāsaka kaut kas jauns, ja tu devi sev atāpu, vai kāds mums bija tās sarunas pēc tam? Mēs jau sākām jau pavasarī, mēs jau sākām jau domāt, viss sākās ar to, ka mums ar Rihardu bija spreadsheets, uzlikts idejas, kaut kādas 30, ko mēs gribam darīt. Rihardam jau pirms tam bija ideja, ka vajadzētu kaut kādu tur, meal replacement, personalized supplement space iet. Mēs paši vispār arī par to tēmu visu laiku interesējamies. Daudz sportojam, arī suplementus lietojam. Un tad jau mēs par to skatījāmies, interesējāmies, un mēs ātri atskārtām, bijām pārsteigti, ka nav īsti tāds labs risinājums, kas tev ļauj tos tieši konkrēti tajā brīdī suplementus uzsākt ASV tirgu. Nav tāds on-demand modelis. Un pēc tās pārdošanas jau tajā 20. gada vasarā mēs īstenībā baigi neatpūtāmies, un mēs neko tur vienkārši sākām uzreiz jau nākamo darīt. Un 2020. gada vasarā mēs tur tīri tā likām kopā, kāds varētu izskatīties, kā tā infrastruktūra uz 20. gada beigām. Mums jau bija tāda pirmā versija MVP. 21. gada februārī mēs palaidām tādu beta versiju aizvērstu. Jūs atradāt pirmos 10-100 klientus, kas nebija paziņas? Labs jautājums, ja godīgi es neatceros. Bet mēs pirmie klienti īstenībā bija pat Latvijā. Jā. Tur mums bija Nikolīna, kas ļoti īstenībā palīdzēja. Tāds pats Nils Jansons. Jā. Profesionālais inline skaters. Viņš arī uzsāka kaut ko mums, viņam gan īsti neaizgāja tā. Bet viss tā labā enerģija no tiem cilvēkiem, tas atbalsts, tas mums riktīgi deva to iespēju turpināt. Un kaut kā, es saku, mēs visu laiku tādu virzību uz priekšējiem daram. Tu minēji vienā no sarunām, kad jums pirmajā gadā bija 200,000 apgrozījums, tad 800,000, tad 4 miljoni. Jā. Un šogad mērķis ir 50 miljoni bija, jā. Es to ierakstīju LinkedInā, jā. Neveicis tik labi. Jā, bet kaut vai no 800 uz 4 ir diezgan liels lēciens. Vai tu vari palīdzēt, kas bija tās lietas, kas palīdzēja no 800,000 gadu apgrozījumu pārlikt 12 mēnešos uz 4, un kas tev deva to ambīciju, ka no 4 tur nevis 10, bet uzreiz 50? Varbūt tā, izējām cauri tiem 800 uz 4, tas jau ir noticis. Kas bija tas, kas ļāva tik nozīmīgi izaugt? Zini kā, baigi grūti jau, Miķel, tādu vienu lietu ir pateikt, kā šis strādā. Tas ir, es tev tā kā iedodu silver bullet un neiet visu to izdarīt. Nē, bet atskatoties, ko jūs darījāt tajā gadā? Jā. Vai tas bija, 10 gadus to strādājāt, vai tas bija tieši tas gads, tie 12 mēneši? Nē, tā ir vispār tā kā pieeja, manuprāt, kā mēs būvējam to organizāciju, kas grib panākt tādu šo misiju, kad jebkurš var viegli uzsākt savu produktu pakotās pārtikas nozarē, ja, tā kā fast moving consumer goods. Un, lai to misiju īstenot, mēs izmantojam tādu management framework, ko lieto visi tur Google, Airbnb, un viņš saucās Objective Key Results. Un tātad tas frameworks dod iespēju, ka tev nav tieši jāpārvalda tur katras komandas, tev tur nav jāmenedžē, ir uzlikts uzdevums,
un katrs no komandas zina, kas viņam jāizdara. Ir totāla caurskatāmība visā, ko mēs darām. Un tad, kad tiek panākta šī totālā caurskatāmība, tad mēs veiksmīgi izpildām tos uzliktos mērķus. Tas notiek reiz mēnesī, reiz gadā? Nedaudz vienkārši tādu ieejam sīkāk konkrētāk. Nu, vispār es domāju, mēs arī diezgan inovējam uzņēmumu menedžmentā. Es domāju, ka tas, ko mēs darām, tas ir pasaules līmeņa reāla organizācija. Mums atklāt? Jā, tas ir tas OKR, bet tas veids, kā mēs to izmantojam, to OKR, ir vispār ir tāds rīks Notions, varbūt ir dzirdēts. Mēs iekšēji saucam, ka mēs esam to Notion abūzojuši pa lielam. Mēs no viņas spiežam maksimumu ārā. Un cik mēs šobrīd esam tālu tikuši, mēs burtiski dzīvajā redzam, kā pildās projekti, kā cilvēki strādā pie uzdevumiem un kā tas viss, kā visas tās darbības sasniedz mums ceturksnī uzlikto mērķi kompānijai. Tas ir finansiāls mērķis, vai tas ir skaidrs ar klientiem? Tas ir līdz šim bija finansiālie mērķi. Es teiktu, 2023. bija finansiālie mērķi. Šajā gadā mēs arī turpinājām ar finansiāliem mērķiem pa ceturkšņiem, bet, piemēram, šajā 3. ceturksnī mums bija mērķis pārpozicionēt to kompāniju. Mēs skatāmies, ka kaut kas buksē, ka mums bišķīt ir jāpārpozicionē uz tiem e-komercijas biznesiem. Un tas ir 3. ceturkšņa mērķis. Visi zina šo mērķi. Katrā komandā tur mums ir 50 cilvēki, ir salikti savi uzdevumi, un viņi visi riktīgi darbojās, lai sasniegtu to mērķi. Un tad Notionā tu redzi, ko tieši? Tu redzi, es tev varēšu pēc tam nodemonstrēt, kaut kad, bet tu redzi reāli, piemēram, ir uzlikts tur, nezinu, man ir uzlikts viens key results, viņi saka. Tas ir viens no tādiem lieliem uzdevumiem. Un tu uzliec sev, katra komanda pa lielam uzliek sev 3 līdz 5 tādas liels uzdevumus. Uz ceturksni, ja? Jā. Man viens no lieliem uzdevumiem ir panākt, ka es uztaisu 50 mītiņus ar investoriem ASV, Ņujorkā un Sanfrancisko. Uz nākamajiem raundiem, kas jums jā, šobrīd, jā. Un tagad es kā reiz arī braukšu pēc pāris nedēļām uz Sanfrancisko, un 50 tikšanās man ir. Tas ir mans mērķis. Un tagad es 2 jau dabūju tikšanās uz doto brīdi konkrēti. Bet līdz tam bija vesela kaudze sagatavošanās darbi, kurus tur sagatavoja prezentācijas, sagatavoja, kā es to prezentēju, man tur palīdzēja cilvēki. Jā, tu esi veltīji 2 mēnešus aptuveni. Tev ir tas ceturkšņa mērķis, tu viņu sadalīji pats pa nedēļām, pa mēnešiem, pa dienām? Vai... Tā tad ir ceturkšņa mērķis, tad tam ceturkšņa mērķim tiek pieslēgti projekti, kas tie projekti tā tad contributing, ja? Viņi tā kā atbalsta to ceturkšņu, to uzdevumu, vienu no uzdevumiem. Un savukārt katrā projektā iekšā jau ir reāli tāski, reāls darbības, ko tu uz nedēļas, kur katrai nedēļai tu izvirzi sev, lai tu virzītos tātad uz to mērķi. Līdz ar to ir baigais fokus. Tu centies sev nekur, tās komandas nekur sev cenšas neaizdriftē uz kaut kur pēkšņi uz kaut kādu randumu, bet nē, mēs visu laiku ejam kopā, mēs visu laiku atgriežamies pie tiem uzliktajiem mērķiem. Tad tu pats savu Notion update to katru dienu vai katru nedēļu, lai visa organizācija būtu redzama? Jā, tātad katram cilvēkam kompānijā ir katru piekdienu jāupdate to sev pašam. Viņš saucās KR Progress Review. Katru piekdienu cilvēki atnāk, apsēžās, katrs arī individuāli, gan team lead, gan katrs individuālais komandas biedrs uzraksta, kas viņam šajā nedēļā izdevās, kādi bija bloķeri, ko mums vispār vajadzētu uzlabot kompānijā. Visi to uzraksta, katrs savās komandās, tad es eju cauri, es pilnībā katru šo update izlasu, un arī es pats tādu update rakstu. Un tad es sagatavoju pēc tam vēl visai komandai pa nedēļu, es viņu saucu par weekly team memo, kur es apkopoju visu šo informāciju, viņi izlasa, iepazīstās, saprot, kas notiekās. Un tas man iedod tādu labu pulsu. Un tu arī redzi, ka kalendārā cik tālu katrs ir ar tiem results, ja? Jā. Mēs progresu reāli redzam procentuāli. Un tur mēs vēl, mums ir plāns, kā to inovēt, kā uzlabot, un tad piemēram, mēs tur... Bet, piemēram, par šo tev nav bijis neviens social media, vai ne, tāds breakdowns? Man bija īstenībā sen jau, es pat nošēroju to template Notion, ko mēs esam uztaisījuši. Bet viņš ir kaut kur aizgājis droši vien vajag. Tā arī laba lieta, sev īstenībā es saģenerēju diezgan daudz satura.
Un viņi vienkārši var repurposot, vēlreiz dzīt. Jā, tas būtu ļoti noderīgi. Bet jā, es gribu pabeigt vienkārši par šito OKR. Nu jā, un tad tas arī ir tas veiksmīgais, es teiktu, pamata tas veids, kā tu tos apgrozījumus sasniedzam. Bet vēl, tas ir viens, bet tas bija no tiem 800,000 4 miljoniem tajā gadā. Tā kā tas vienkārši tā tēze ir tas, ka jūs uzliekat ambiciozu mērķi, sadalat pa mazākiem un tad uz to ejat. Tieši tā. Tieši tā. Un kas tev deva pārliecību, ka vajag mēģināt tagad šaut šogad vēl rīktīgi augstāk? Tā izaugsmes tendence, es teiktu, kas bija iepriekšējā gadā. Labāk šaut augstāk nekā mazāk. Vienkārši Latvijā liekas, ir varbūt tā ambīcija nav vai ne ambīcija, bet bieži nav sajūta, varbūt, cik tas tirgus vispār liels ir, vai kāds reāli var būt potenciāls tur. Un mēs jau priekš tāda ASV mēroga, tur esam niecīgs bizness, maziņš, mammas un tēta darbība, tas nekas liels nav. Un tāpēc, attiecīgi, arī likās, ka viss veiksmīgi izdosies, bet mums tur pašiem, piemēram, visajā pirmā ceturksnī bija tur diezgan liela operācija izaicinājuma. Mums bija no vienas noktavas uz otru jāpārvācās, un tur viss pirmais ceturksnis pagāja veselā. Ko dar tajā brīdī? Tev ir uzlikt smuki tas OKR uz ceturksni, atnāk kaut kāds tāds negaidīts. Kā tu tajā brīdī pieeja tai situācijai? Jāpārkalibrē, jāturpina komandu motivēt, kad mēs darām pareizās lietas. Bet tad tu izmaini brīdī to ceturkšņu mērķi, vai tas paliek un vēl nāk klāt vienkārši papildus stress? Tas otrais ceturkšņs es atstāju tā, kā bija plānots, bet, protams, mēs tur arī, piemēram, bija uz otro ceturkšņu plānots, ka būs 5 miljonu apgrozījumi, bet mēs tur tikām līdz kaut kādiem tur 2,2 laikam miljonu. Un tad mēs sapratām, mums te kaut kas buksē, kaut kur mums kaut kas ir apstājies, jā. Tā ir kombinācija ar lietām. Tur nav tāda viena lieta. Viens tas, ka mums bija, principā mums paveicās pāris video aizgāja viral, vai ne? Rīktīgi mums tur pieauga no 1000, teiksim, no pāris tur 1000 sign-upiem dienā mums aizgāja uz 10, 20, 30 tūkstoši dienā. Jā. Kad jūs likāt no Superfood kanāla? Nē, to kāds cits vispār izdarīja mums. Kas nebija plānots? Jā, nebija plānots. Vienkārši cilvēks, kuram likās, wow, šis ir amazing, šis ir foršs produkts. Un viss tā mūsu izaugsme īstenībā ir tāda vēl, mēs pat tā apzināti riktīgi neesam devuši grīdā. Tas viss ir organiski noticis. Tas ir noticis ar to, ka īstenībā mums lielākais feedback, kas nāk, kā jūs mums uzzinājāt, word of mouth. Un kaut kur ceļo par to, ka šis ir labs servis. Tas ir reāli liels kompliments. Mēs gribam par to pieturēties un to arī darām. Tagad šobrīd strādājam pie tā, lai mēs riktīgi izkristalizētu, saprastu veidus, kad ir tā pārpozicionēšanās notikusi. Kas ir tās taktikas, kā mēs apzināti jau. Tas ir, ko jūs jau šobrīd darat, vai tas jau ir izdarīts? Vai? Nē, tas ir pirmkārt kaut kas tāds, kas visu laiku arī mainās laika gaitā, bet skaidrs, ka mums šobrīd nav vēl precīzi izstrādāta un saprotama taktika, kā panākt, kad, teiksim, reģistrēto atbilstošo lietotāju skaits aug. Tātad tu gribi nopozicionēties vairāk no individuāliem influenceriem uz uzņēmumiem? Pareizi? Jā. Okay. Kā tu to skaties? Tagad tas ir tavs uzdevums. Un pieņemsim, ka vēl kāds grib sekot līdzi, un tagad, ko tu darīt? Nomainīt mājaslapā headline, vai kas ir tās komponents, kuras ir jāņem vērā, jāpamaina, lai tas pozicionējums nomainītos? Jā. Atkal tur ir vesela kaudze ar lietām, ko mēs darām. Tātad iepriekš mēs tur, mums kaut kāda sales, tur bija komandiņa neliela, tur viņi tā kā čubināja savas lietas pēc tiem e-komercijas biznesiem. Tad visi mārketinga tīms vairāk tā kā darbojās uz tur tiem influenceriem, uz tādiem dropshipperiem, one-off klientiem. Un tad tagad pēc tā, un arī tas websites tad cits, bet tagad pēc tā realignmenta, tā kā visi tie resursi tiek safokusēti uz to vienu virzienu. Sales komanda strādā uz biznesiem, mārketings strādā ar messaging uz biznesiem, mājaslapa ir uz to visu. Un, tas ir tā kā, ja mēs bijām iepriekš bišķīt izšķaidīti un tie resursi kaut kur gāja savā virzienā, tad tagad mēs esam pārfokusējušies uz vienu tādu klienta tipu, varētu teikt.
Vai tas strādās, to mēs redzēsim. Bet skaidrs, ka mums kaut kas bišķīt buksēja. Es neteiktu, ka kritiski, bet ne tā, kā es to gribētu. Bija jāveic kaut kāda pārmaiņa, bija jāveic. Un arī komandā bija sajūta, ka ir jāveic pārmaiņa. To mēs arī izdarījām veiksmīgi. Jums šobrīd ir 50 cilvēku komanda. Kas bija tie pirmie atslēgas cilvēki un pozīcijas, kuras, tavuprāt, ir jāpaņem? Jūs bijat 3 dibinātāji. Kas bija tas pirmais 12 vai key figūras, kuras jāpaņem? Jā. Vispār es uzskatu, mūsu komanda ir tur pasaules līmeņa talants strādā. Tur ir top cilvēki, un mēs to gribam arī tādā veidā atstāt. Es esmu ļoti lepns par savu komandu, un tikai dēļ viņiem mēs varam vispār nonākt tur, kur mēs šodien esam. Un es vispār esmu pateicīgs. Tā ir man lielākais prieks, ka cilvēki nāk katru dienu dēļ vienkārši misijas, ko praktiski mēs esam 3 dibinātāji izdomājuši, to virzienu, kuram iet, un viņi velta katru dienu savas stundas, un viņi to dara perfekti. Un, atbildot uz tavu jautājumu, īstenībā tie visi cilvēki pie mums, kas strādā, viņi ir, tie stāsti ir ļoti dažādi, un viņi vienkārši ir patiesībā uzradušies pie mums. Viens no mūsu, piemēram, tādiem labiem komandas biedriem, Tomas, viņš ir mūsu head of marketing šobrīd. Ja? Un tas stāsts, kā mēs viņu sākām sadarboties, vispār mēs jau uzsākām Superfull. Tad viņš pamanīja, ka mums tur kaut kādas vakances. Viņš pieteicās uz šo vakanci pie mums, kā, lai nāktu komandā. Protams, tur pirms 3 gadiem mēs tur vispār nečakojām, kur kāds tur sūta uz to e-pasta pieteikums, piemēram, pa vakancēm. Mēs viņam neatbildējām uz to pieteikumu. Pēc tam mums vajadzēja tur Shopify ekspertu. Un beigās Rihards izrādās caur Upwork, atrada Shopify ekspertu, kurš izrādās bija tas Tomas. Un beigās izrādījās, ka Tomas pats atrodas tajā coworkingā, kur mēs viņš sēdēja burtiski pie blakus galda. Un tad mēs ar viņu uzsākām sadarbību tīri tādā freelancā. Un viņš ir ļoti, ļoti jaudīgs profesionāls. Un zinu, tie cilvēki, kas viņš tur jau darbojas to savu freelance, viņam tur ir diezgan labi tie ieņēmumi, viņam tāds labs lifestyle. Bet mēs ar Rihardu viņam pārliecinājām, Tomas nāca, beidz viens, tur ejam kopā un reāli daram kaut ko lielu, taisam kaut ko riktīgi foršu. Un tas ir tas message, ko mēs ejam pie visiem un kopā uztaisam kaut ko jaudīgu. Un tā tie cilvēki pie mums pievienojas. Kas būtu tas pirmā dūra, kas ir jāsavāc komandai, kad tu sāc? Tev ir dibinātāji, bet kas ir tad vēl tas? Tas jau ir jāskatās pēc tām kompetencēm, kas ir konkrētajā komandā. Es teiktu, mums noteikti pirmie bija, ka mēs pastiprinājām inženieru komandu. Es teiktu, tie bija tādi pirmie programmētāji. Jā, inženieru komanda, tad mēs arī, lai gan īstenībā pirmais hires mums bija Alīna, kas arī ļoti jaudīgs cilvēks. Viņi mums visu customer support infrastruktūru uztaisīja, un tagad viņi jau ir product manager, viņi ir visu pa produktu un inženieru komandā panāk, lai visi pieprasījumi tiek izpildīti. Tā, kas mums vēl bija tie pirmie 10? Es jau vairs neatceros no galvas. Bet jau šobrīd esam 50 cilvēki, un katrs dod savu pienesumu. Un jūs strādājat remote vai uz vietas? Mēs strādājam hibrīdu modelī. Mums ir cilvēki, kas nāk uz vietas, regulāri, es piemēram, regulāri. Bet mēs joprojām esam tādā coworkingā, un tāpēc, lai mēs gribētu aiziet uz kaut kādu foršu office, tās atkal lielas izmaksas, un tad cik daudz, cik tur, mēs vēl esam tādā, kā saka, mums nav tur 20 miljonu kontā, budžets, maucam, viss kārtībā, taisam office, tāpēc mēs tādā hibrīda režīmā. Plus Denverā mums ir savu noktavu, kur 10 cilvēki, un 5 ir Filipīnās, kas attālināti arī strādā. Okay. Un kā tas remote jums strādā? Kā tu tam pieeja, kas ir tev, nezinu? Grūti strādā. Es neesmu atradis taktikas, kā ļoti veiksmīgi visu komandu. Protams, mums ir ik reizi 2 nedēļās mums ir town halls, kur visa komanda sanāk uz zvanu, mēs iedodam updates, kaut kādu tīmu iedod vēl par to, ko viņi dara.
Bet ir ļoti grūti dažādas kultūras, dažādas laika zonas, visu to sajūgt kopā un panākt, ka ir kaut kāds tāds labs komandas gars, ir ļoti izaicinoši. Es neesmu atradis tādu labu veidu, kā riktīgi to uzbūvēt. Es godīgi domāju, ka nekas neaizstāja gal galā tieši tikšanos, tieši uz vietas. Es saku, tas, par ko mēs to runājam. Kad cilvēki tomēr klātienē ir kaut kāda enerģijas apmaiņas starp tiem cilvēkiem, un tas dod visu to galveno sajūtu, ka tu esi komandā. Būs vairāk līdzekļu. Es paredzu, noteikti, ka mēs rīkosim kaut kādus offsites kaut kur salido pilnīgi no visas pasaules vienā vietā, bet tie ir resursi, līdzekļi. Bet par resursu un līdzekļu piesaistīšanu jums jau ir bijuši pāris investīciju raundi. Un tu arī vienā sarunā teici, ka tev bija pusstundā, tu piesaistīji 100,000. Bet tad dažreiz sanāk viegli, dažreiz tas nesanāk viegli. Tu vari iedot savu tādu pieredzi par to, kas ir bijis, kas nav bijis. Tev arī tavs backgrounds arī ir riska kapitālā. Pirms tam tāds tev ir foršs skats no abām pusēm un pieredze viegli savākt, kad atkal ļoti grūti savākt. Jā, es esmu tajā visā bijis un zinu, kā tur varbūt tas strādā. Mans viedoklis noteikti ir tāds ļoti pretrunīgs, bet katrā ziņā es tā domāju un no tā arī nekaunos. Bet viss tā industrija pa lielam ir bāzēta tomēr vairāk vai mazāk kaut kādiem kontaktiem un attiecībām. Ja? Tur ļoti bieži ir maz sakara ar to, cik kvalitatīvs vai spējīgs ir tas uzņēmums, kādu viņš jau ir spējis, teiksim, organizāciju uzbūvēt, vai kādas ir operācijas, cik efektīvas, bet vairāk par to, kāds tas cilvēks pat īstenībā tas pats tieši founders. Ja. Tos track records, ko tu pazīsti, ko tu nepazīsti. Tas ir viens. Otrs ir arī noteikti kaut kādi makro apstākļi vispār industrijas. Ja. Tirgu, ja šobrīd, piemēram, viss tā VC joma tur bija bišķi apstājusies pēc Covid. Ja. Tur diezgan nobremzējies ir, un ko tas nozīmē. Ja. Ka arī tur investējot, tad tas viens fonds, viņš nav drošs, ka tūlīt noreizos nākamo raundu uzņēmums, lai palielinās uzņēmuma vērtību, palielinās viņa investīciju. Ja? Un tad visi tie makro apstākļi arī ietekmē to. Bet konkrēti par tiem 100,000 te nostrādāja tas fakts, kad kontakti. Tie visi cilvēki, kas investēja, viņi jau principā zināja man 10 gadus gandrīz vai. Viņi zināja, kas esmu pa personāžu, ko es varu izdarīt. Ko es sastrādājis? Jā, un viņi burtiski tā kā, ok, let's go, visi saprot. Un tas bija šobrīd jums ir Baltijas investori, ja jums jau ir no Amerikas? Jā, šobrīd mums ir īstenībā pārsvarā tādi privātie investori galvenokārt, gan no Baltijas, gan no ASV, kas ir ielikuši tur vidēji, teiksim, 100–150,000. Un kopā investīcijas uz doto brīdi mēs tikko vēl mazliet investīciju piesaistījām $1 miljonu. Tur sadalās, protams, niansēs, bet ap $1 miljonu. Un tad kopā mēs esam tieši, kas mūsu tā kā kapitāla daļās iet investīcijas, esam piesaistījuši tagad $2,7 miljoni. 2,7 miljoni, bet mums vēl nav bijis tāds institucionāls investors, kurš nāk un nosaka vērtību uzņēmumam un ienāk jau kapitāla daļās un tādu lielāku investīciju raundu izdara. Un šobrīd es pie tā strādāju. Bet, tas ir tas, kādēļ tev vajag 50 tikšanās un ja tu vēl meklē individuālās šobrīd? Jā, nē, tomēr mērķis ir saņemt tos lielākus investorus, jo, ja mēs gribam izveidot pasaules līmeņa organizāciju un īstenot to misiju, tad mēs varam iet, protams, lēnāk ar saviem resursiem, bet es domāju, mēs to gribam izdarīt ātrāk un mēs esam spējīgi to izdarīt. Bet tu redz, ka jūs izaugot par tādu organizāciju varat palikt šeit bāzēt Rīgā, ja tev būs jāpārceļās kādā brīdī ar visu komandu uz turieni? Man būs noteikti jāpārceļās kādu laiku, tas ir skaidrs. Bet mums ir ļoti labi piemēri, kā piemēram Printfuls, kurš ļoti veiksmīgi operē no šejienes. Un šeit es arī plānoju atstāt
diezgan liela bāze. Es gribētu, lai mēs nākamo 5 gadu laikā kļūstam par vērtīgāku uzņēmumu Latvijā un vienu no lielākajiem darba devējiem. Mēs ieliekam timestampu tagad, un tad mēs pēc 5 gadiem paskatīsimies, kas būs sanācis. Bet man bija šonadēļ tikšanās Latvijas biznesa eņģeļu tikšanās, un tu esi ar daudz investoriem strādājis. Tur bija saruna tieši par to investoru personīgo brandingu attiecībā pret startupiem. Kā tu skaties, kas būs tavas tādas rekomendācijas visādiem eņģeļu jauniem investoriem, kas grib tikt iekšā labos darījumos? Ko tu ieteiktu viņiem? Kā vispār uzvesties, ko darīt? Tieši no pretējās. Nevis, kad tu piesaisti, bet kad pie tevis nāk, kā tu vērtē tos investorus tādā līmenī, kas ir tādi eņģeļi? Es domāju, pirmais jau saprast, ka no eņģeļa investīcija tur jābūt ļoti cilvēcīgam. Tur ļoti maz sakara ar... Kādos apjomos tas ir? Tas ir 100,000 vai mazāk? Es teiktu līdz 100, jā. Līdz 100. Bet, redz, piemēram, Raimonds Kulbers, kas ir mūsu arī padomdevējs, viņš uztaisīs to Bad Ideas fanu, tur pat cilvēku ar 1000 ielikt, jā, caur to caur to mehānismu, ko viņš ir izveidojis. Bet kas ir jāsaprot, pirmkārt, tiem investoriem, ka visticamāk to naudu viņi pakasīs. Uzreiz jau, jā, kā rēķināties to, ka tas ir ļoti liels risks. Otrs, jebkāda veida izvērtēšana, baigā finanšu, saprast, kāda tur būs peļņa, kāda tur izauguma, tas ir bezjēdzīgi. To nevar pateikt. Galvenais ir tie dibinātāji, cik viņi ir neatlaidīgi, ko viņi ir līdz tam darījuši. It sevišķi, ja viņi bijuši... Ja skatījies otrāk, kā dibinātājs, ko tu vērtē tajā eņģeļa investorā? Ok, es sapratu to jautājumu tādā veidā. Noteikti kādu papildus pievienoto vērtību viņš var dot, kādas padomas viņš var iedot, ko viņš ir līdz šim izdarījis. Tagad, ja tev ir iespēja izvēlēties? Jā, tad es noteikti meklētu, piemēram, kādu superkonektētu cilvēku, vai tur Ņujorkā vai San Francisco, kurš tur pazīst visus tos investorus. Tādā veidā, līmeni, ja? Jo tādā veidā, es saku, kā jūs teicu, pirmīt, tas viss ir balstīts uz attiecībām ļoti. Un tos investors arī var ļoti labi saprast. Arī viņas, ja? Es zinu, kā tur viņiem arī nav varbūt baigā uzticamība. Pēkšņi, ja? Ok, foršs uzņēmums, bet kaut kāds džeks tur no Eiropas uzrodās un tur baigi tā kā lielo biznesu taisa. Viņas var ļoti labi saprast, tāpēc es jau arī esmu izteicies, ka nav viegli tur ASV tur ielausties un parādīt sevi, bet vienkārši, es domāju, ir jāturpina strādāt, jābūt patiesam pret sevi un jāiet tik tālu līdz, tev vairs īsti nevar ignorēt. Tagad, kad tu mēģini tās 50 tikšanās sarunāt, tu vienkārši arī ņem fondus, ņem ēpastus un raksta ēpastus. Kāds ir tas praktiskā pieeja tam? Nē, citādāk tas bišķīt strādā. Es iepriekš mēģināju to tīri tā kā iet uz cold outreach, bet tas nestrādāja vispārībā, es teiktu. Tieši uz tiem fondiem jau vairāk. Kaut kāda atbildēja, bet es teiktu, ka nē, tagad ir caur citiem founderiem, caur mūsu esošiem investoriem. Kas saved kopā. Jā, kas saved kopā. Tur ir sagatavot e-pasta template, ko es viņiem nosūtu, ko viņi tālāk parāda tam investoram. Ja tam investoram interesē, viņš sazinās ar mani. Tur tāda vesela tā kā spēle paliela, un tad mēs tur sazinamies, tiekamies personiski. Bet, es neteiktu, ka es esmu, ja mēs tur to pre-seed raundu bija tā kā veiksmīgi, ļoti ātri to izdarījām, burtiski nedēļas laikā, tad pēc tam katra nākamie tie funding raundi nākuši ļoti lielu, ļoti izaicinoši bija. Līdz ar to, es domāju, ka es esmu tāds daudz drīzāk fokusēts uz operācijām, vispār koncentrēties uz to biznesa darbību, mazāk tieši uz fundraisingu. Bet es arī pie tā strādāju, lai viss tas stāsts, tā prezentācija būtu viegli saprotama, viegli uztverama, jo arī tas biznesa modelis mums ir pietiekoši komplicēts. Jā. Tas nav tur, šitā software as a service feature, viss kārtībā. Mums ir tās revenue streams, un mums no produktiem, mums tur vēl viss tāda infrastruktūra, mēs to un to esam uzbūvējuši. Un tad to visu tā smuki iepakot un pasniegt, lai tas cilvēks uzreiz uztver, ir diezgan izaicinoši. Tad tas, ko tu minēji, ka nav nemaz tik viegli iet Amerikas tirgu. Un jūs, jauns Supliful zīmols, tagad pirmie Latvijas tur paziņu klienti ir, bet kā tu vispār
iegāja ar to Supliful, tagad jaunā Amerikas tirgu ar jaunu brendu, kurš ir maziņš, nezināms startups, kas bija tāds lessons learned, kā vispār tikt pāri okeānam, lai tev kāds tur pirmās maksas reklāmas vai pirmie influenceri, kāds bija tas, ielikt to kāju durvīs. Es saku, tur nebija tādas, tās bija darbības, kuras ik pa laikam akumulējās un mums vienkārši varētu teikt paveicās. Ko mēs tātad, piemēram, 2021. gada maijā es dabūju to investīciju un mēs sapratām, mums ir investīcija, es reāli, Covid bija vēl tajā laikā. Es pats vienkārši dabūju atļauju no vēstnieka, ka es vispār varu iebraukt ASV tajā vasarā. Air Baltica man tajā pie tā check-in Rīgā, kad es teicu, ka es lidoju uz Denveru, viņi aptuveni tur paga. Kur ir jūsu dokumenti? Kas jūs vispār tāds esat? Kur jums ir kaut kādi pierādījumi, ka jūs esat kaut kāds uzņēmējs? Ja? Un beigās viņi tā negrib, jo man vienkārši vēstnieks atsūtīja e-pastu, jā, es varu braukt. Viss, nekāda cik dokumenti nebija, viņam to e-pastu parādīja. Protams, man veiksmīgi ielaida tie ASV, un es tagad atskatoties, tas droši vien tāds diezgan bold moves, bet es... Ko darīt? Tu tagad piezīmējies Denverā? Jā, ko es reāli, pirms tam jau man bija parakstīts kontrakts, ko man īstenībā arī viena latviešu tas diaspora palīdzēja uz vietas, Baibas Sisko. Liels paldies viņai. Es domāju, mēs vispār nebūtu tikuši. Viņi uzlika savu parakstu uz mūsu lease agreement noliktavai. Es aizbraucu uz to noliktavu, iekārtoju noliktavu, saņēmām produktus no Latvijas pēdējā dienā, 5 dienu laikā nolīgu noliktavas vadītāju amerikāni un atstāju viņam noliktavu viņa atbildībā un aizbraucu projām. Un tā mēs tur pamazām rulējām. Kāda ir pirmos klientus, kas bija gatavi pamēģināt? Pārsvarā mums nostrādājis ir SEO un es saku tāds organiskā izaugsme. Mēs ļoti minimāli naudu mārketingā liekam praktiski vispār ne. Tā tie klienti pamazām mums atrada, sāk darboties, sāk būvēt tos produktus un tas viss sāk augt. Es domāju, kas ir tā, ja es skatos atpakaļ, laikam citiem liktos tas tāds riskīgi gājiens, vai ne? Bet es tajā brīdī, kad es to daru, es vienkārši šitā ir lietiņa vienkārši, kas jāizdara. Un tu vienkārši dari. Vienkārši dari, jā. Tieši tā, tu vienkārši dari. Nav baigā formula. Tas tā ir, tu uzliec to mērķi un tu vienkārši dari. Tu atgriežoties pie tā faktu, ka teici, ka daudzi tie, kas tirgo produktus pēc 6 mēnešiem nokrīt, tu pats esi tāds, kurš diezgan ar tādu izturību vienkārši kapā uz priekšu un neapstājies. Varbūt ir kaut kas no tās tavas personīgās pieejas lietām, ko tu vari iedot tāds, kas palīdz izdarīt lietas arī tad, kad tu nejūties tā, vai kad nogurums ir, vai nav tie rezultāti, vai vispār tas ir to vērts, un tu esi gatavs pie tā 6 mēnešu padoties. Kas tev ir palīdzējis tādos brīžos? Tas ir, protams, ļoti liela loma jau gal galā spēlē, kas tev, kā teikt, šūpulī ir ielikts, jā, tavs raksturs. Es domāju, man viena no superspējām noteikti ir disciplinētība. Es spēju darīt vienu un to pašu lietu, visu laiku iet apakaļ. Piemēram, es tur katru dienu vingroju. Katru dienu, man ir tādas dienas, ka es sēžu un es negribu to darīt. Bet tā iekšējā atbildība pašam pret sevi un tā disciplinētība vienkārši liek to iet un izdarīt un viss. Un tad, varbūt jau visiem nav tā disciplinētība, bet tad strādāt pie tā, lai tev sāk izveidoties ieradumi. Tur tās pirmās 10 reizes ir grūti, bet pēc tam jau tev izveidojas pieredums un tu jau autopilotā ej, tā kā zobus tīrīt. Ir jau dažreiz tā, ka negribās, bet tu aizēji vienkārši iztīri beigās tos zobus. Un tā arī jebkura lieta, pamazām censties viņu panākt pa tādu ieradumu. Un kaut vai LinkedIn postē. Censties panākt, tev tāds ieradums kļūst. Kā tu skaties lietām, kuras tu vēl nezini, kā izdarīt? Jo tu tomēr audzē diezgan ātri uzņēmumu tādos līmeņos, kur tu arī vēl neesi bijis. Un tas viens ir tīrīt zobus, to zini, tas vienmēr vienādi. Kā tu skaties tām lietām, kuras tu kaut kur instinktīvi jūti, kaut kāda podkāstu grāmatas ir, bet tu nezini īstenībā to ceļu vēl uz priekšu.
Pirmkārt, tev ir jābūt ļoti pazemīgam pret to, ko tu dari. Tev ir jāsaprot, ka tev nav ego. Es ļoti labi apzinos, piemēram, ka jebkurā brīdī Supliful neesmu es. Tā ir organizācija, ko es esmu izveidojis, un tas ir pats par sevi eksistējošs organisms. Var pienākt brīdis, kad es vairs neesmu tas cilvēks, kurš ir spējīgs panākt, ka tā misija, kad viss tas tiek īstenots realitātē. Un es to domu katru dienu nedzīvoju, bet tas man liek turpināt visu laiku sasniegt kaut kādu nākamo līmeni, esot šim te vadītājam. Ja? Un turēties pie tā, ka tev nav ego, censties visu laiku uzklausīt kritiku, vākt informāciju no komandas. Mums visādi arī rīki, tāds office vibes mēs lietojam, kur es visu laiku redzu, ka es visu to feedback uztveru un uzklausu, jo mana tā vēlme ir, lai visi. Mans vienīgais uzdevums tiešām, es to nedaru sev, es to daru, lai viņi tie visi pārējie var īstenot sevi, lai viņiem ir platforma. Un kā mēs izveidojam to platformu? Tā, ka visi nāk un saka, hei, mums vajag šito, mums vajag to, šitā būtu forši, un tas viss apkopojās tādā labā organizācijā. Un, ja es vairs neesmu atbilstošs tam, tad tas arī ir ok. Es arī esmu gatavs iet vienalga. Es esmu slaucījis grīdu noliktavā. Es esmu visu darījis no apakšas līdz augšai. Jā. Es esmu iekārtojis noliktavā. Vienkārši plauktus skrūvēju. Es domāju vairāk par to, ka tu gribi izaudzēt uzņēmumu kaut kur tu neesi nonācis, kur darot vienkārši to pašu, ko tu darīsi vienmēr, tas droši vien tur neaizvedīs. Kur tu meklē to virzienu, kas man vispār tagad jādara? Kam man tagad nākamajā ceturksnī jāpievēršās, vai kas man nākamajā gadā jādara? Jā, pirmkārt jau vēlreiz atgriežamies, mums ir komanda. Mums ir leadership komanda, kur jau ir ļoti liela augstas klases profesionāļi. Mēs tos lēmumus pieņemam kopā, tādus jau strateģiskos kaut kādu virzienu. Tas ir viens. Un otrs, man pašam arī ir tas pašizglītošanās grāmatas, kursus tagad neesmu ņēmis, bet man ir koči no ārzemēm arī, kas palīdz. Šobrīd vēl meklēju kaut kādas iespējas tieši ASV, kas palīdz cilvēki kļūt tev par labāku līderi un saprast to lomu, lai gal galā mēs varam īstenot to misiju. Tas ir tas galvenais, tev vajag to. Es domāju, tas, kas man ir jāstrādā, ir pie tāda līderisma, labākas spējas deliģēt un varbūt tik ļoti cieši nemenedžēt, precīzi visas lietas uzdevumus. Mikam, kas mums ir kameras, viņš man atsūtīja jautājumu par, kas ir, vai tas, vērojot visus tos, kas ir jūsu klienti, kas tirgo tālāk tos produktus, kas ir tāds best practices, kā vispār sākt tagad? Es pieģistrējos Suplifulā, kas ir bijuši tādi lietas, kas ir nostrādājuši labāk, ko nevajag darīt, ko vajag darīt, ko tu esi redzi, tu jau to landscape gan vēro noteikti. Atklāti sakot, mēs, nav tāds patents konkrēts izveidojies, ir ļoti liels vēl randomness diezgan kā tas notiek, vai ne? Bet skaidrs lietas, ko nevajag darīt, ir nevajag overthinking taisīt, mēģināt tiešām pēc iespējas ātrāk nonākt no tās idejas līdz fiziskam produktam tirgū, lai tu maksimāli ātri var saņemt atgriezenisko saiti un pārbaudīt, vai tas kādam interesē vai neinteresē. Tā ir viena lieta. Neatlaidīgi eksperimentēt ar tiem kanāliem. Piemēram, kanāls, kas šobrīd super trendo, ir TikToks. TikTokā viņiem ir tas affiliate marketings, un tur ļoti daudz visādi zīmoli palaižās, un viņi tur tirgojās, un daudz aiziet viral. Tur viens no mūsu klientiem, piemēram, uztaisīja super random video ar krēmu, sejas krēmu, un viņš tur, man liekas, 1 mēneša laikā pats viņš tur apgrozīja kaut kādus 60-70 tūkstošus, bet pēc tam viņam atkal vairs nav izdevies replicēt to visu. Un viņš turpina atkal meklēt tos veidus, un tā cīņa par to uzmanību
online, viņi visu laiku ir tik dinamiski. Tev praktiski visu laiku ir jācenšas atrast jaunu kaut kādu angli. Jāatrod, protams, ir stabilais. Kaut kāds viens virziens, kur tu zini, kur tev droši nāks, bet tāpat jāturpina visu laiku meklēt veidi, kā iegūt to klientu. Un trešā lieta ir viss arī daļai servis, ko mēs dodam. Tas mājaslapas dizains, lai viņš ir tomēr tāds virzīts uz tā pirkuma izdarīšanu. Savukārt pašā produktu lapās, lai vienmēr tur ir subscription, lai tur viss, visi ir jūsu klientu lapās, lai ir subscription. Jā. Okay, tas ir jau galvenais. Lai viņš var... Tas ir ļoti, uz to mēs arī, viņus visus tā kā virzam, jums ir jādabūt tie klienti uz subscription. Un kas varbūt tur ir kaut kāda padoma, kā to pareizāk darīt? Tas ir vairāk, protams, manam mārketinga komandai jautājums, bet viens, piemēram, noteikti ir tas, ka ar kaut kādu tā saucamo clickbait savākt tur e-pastus. Vai ne? Tur, atstāj savu e-pastu, mēs tev aizsūtīsim kaut kādu vērtību par to pretī, vai tur treniņu plānu, piemēram. Gribu pa brīvu dabūt treniņu plānu, atsūti e-pastu. Tev ir jau viņa e-pasts, un tur viņi caur e-pastiem sāc jau pamazām bīdīt uz to, ka, tev vajag tas, vai tu tur vēl iedod vērtību viņam kaut kādu caur tiem e-pastiem. Un tad beigās, lec uz subscription, mēs tev dodam īstenībā, ja tu paņemsi uz gadu subscription, tev būs 30% atlaidi. Ja? Šitādā veidā. Tā ir tāda viena taktika, principā, ko var izmantot. Un tās taktikas jau endless ir, to var visu atrast. Un tad tas ir par to, ka implementēt tās taktikas, testēt viņas un skatīties, kas strādā, kas nestrādā. Paldies, Mārtiņ. Paldies. Šis bija ļoti interesants. Paldies, ka klausījies. Un ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcastu YouTube, Spotify un Apple podcastu platformās. Tu droši vari arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.